Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti Pirmsvētku lasām laikā. Raidījums visiem tiem, kas šad tad, bet varbūt arī bieži lasa. Latvijas Rādio 2 ēterā arī šoreiz par grāmatām šeit Zintārs Tilaks, šeit Inese Štrāla. Raidījumā sarunā ar apgādes Zvaigzne ABC vēstures projektu vadītāju Valdi Klišānu par klajā nākušo publicista, vēstures entuziasta Igora Vārpas darbu Atmodas eiforija un atmošanās paģiris. Savukārt Kristīna Sadovska iepazīstinās ar ārzemju literatūras jaunumiem, romāniem Sapņu atbalsts un Nakts cirks, kā arī ar Dainas Avotiņas romānu Dzērvju svētība. Bet veselības sadaļā iepazīstināsim ar grāmatu Sievietes auglībai. Raidījumu sāksim pieskaņojoties Jāņu laikam kā auglības laikam, aizskarot jautājumu par sievietes auglību, jo tieši ar šādu nosaukumu un tematu klajā nākusi jauna grāmata. Jāņu laiks, protams, saistās arī ar auglības jautājumiem un ticējumi, pāražas, rituāli. Ļoti daudz, ja ne visi, ir tieši saistīti ar auglību. Gan velšanās no kalna, kad jāveļās vīriem un sievām, ja? Gan viss patiesībā pārējais, lai visi zeļumplaukstni vairojās. Jā, un tie, kas grib vairoties un plānot savu pirmo bērniņu, un kam kādreiz ir bijušas vai ir kaut kādas veselības vai citas problēmas, tiem lielu prieku un, manuprāt, arī tādu labu rezultātu varētu sagādāt Rendaina Luisa, kas ir austrumu medicīnas maģistre, un viņas grāmata Sievietes auglībai. Liela, burvīga balta grāmata, kurā autore stāsta par savu pieredzi. Un pieredze ir tāda, ka no brīža, kad viņa mēģināja plānot otro bērniņu, bet bērniņš ne par ko nepieteicās. Viņai, kā ginekologa sievai, šķita, ka plānotā iejaukšanās ar hormonu terapiju varētu nebūt pārlieku veselīgi, jo vīrs privātās sarunās mājās bija arī minējis dažādās iespējamās blaknes. Un viņai likās, ka varbūt tas nav gluži tas, un ka viņa vēlētos tā kā maksimāli iet dabisko ceļu, atrast kaut kādu pozitīvu metodi, kas strādātu, bet nebūtu indīgs organismam un indīgs arī nākamajam bērniņam. Un tad viņi pievērsās austrumu medicīnai, senajām ķīniešu mācībām. Un šeit ir ārkārtīgi daudz par to, kā savu organismu, savu ķermeni novest harmonijā, lai katrs orgāns strādātu tā, kā tam vajag. Un līdz ar to bērniņš varētu pieteikties dabiskā ceļā. Viņa pati devās uz Ķīnu, ilgstoši tur mācījās, tās lietas visas apguva, bet, protams, no Latvijas sievietes nebrauks tā ar šādām problēmām, līdz ar to arī tur gadu nodzīvojot. Bet viņa ir visas šīs zināšanas, kas ir iegūtas, ir šos padomus izcēlus, ja? Jā, un pie tam vēl viņa pati tam piegāja ļoti zinātniski, un šobrīd jau ir 3 bērnu māmiņa, laimīga un apmierināta. Un tajā brīdī, kad viņa konstatēja, ka šīs senās metodas patiešām strādā un atliek varbūt padzert augu preparātus, lai savestu sevi kārtībā, viņa tam tiešām pievērsās ļoti nopietni. Tad, kad pati jau bija kļuvusi par vairāk bērnu māmiņu, nolēma, ka šīs ir zināšanas, ar kurām rietumu pasaulē var un vajag dalīties. Viens tā ir augu iedarbība, augu valsts, ja? Arī kādas terapijas vai ādatu terapija, punktu maksāžas, kaut kas tāds arī, kas ir saistās citiem ar austrumiem, ar austrumu medicīnu. Jā, tur ir faktiski viss tādā kopumā. Un, cik zinu, arī Rīgā ir pieejama austrumu medicīna un austrumu speciālisti, bet arī ar šo grāmatu ir diezgan daudz to pamatu punktu, kurus ievērojot, pastāv tā iespēja sevi harmonizēt. Un galvenais ir tas, ka šī harmonizēšana ir tāda nevardarbīga, un rezultāts ir mazs, jauks, priecīgs, veselīgs bērniņš. Cēliesi, brālīti, auniesi kājas, līgo, iesi, Janīti, jā.
cilvēki, kaimiņu meitas, līgo, iesimījānīti padaudzināti, līgo, kopāji, kaimiņu puiši, līgo, iesimījānīti padaudzināti, klausies, Jānīti, kur tevi daudzina, līgo, ozolu mežā, tur tevi daudzina, līgo, tur tevi daudzina, līgojoti, Lasām laiks. Mūsu ceļā uz Latvijas neatkarību ir daudz kā nepateikta. Tas nesenais emociju pilnais laiks, kad atkal sāka plīvot sarkanbalts-sarkanais karogs, jau ir vēsture. Kā mēs raugāmies uz šo laiku ar šīs dienas acīm, liekas, tieši par to vēstīs Igora Vārpas grāmatā Atmodas eiforija un atmošanās paģiras. Saruna ar vēsturnieku, Apgādes zvaigzne ABC, vēstures projektu vadītāju Valdi Klišānu. Ja tā var teikt, tad jūsu lauciņā ir nākušas klāt jaunas grāmatas, un tās ir radījis cilvēks, kurš regulāri, bet ne pārāk bieži par sevi atgādina. Cilvēks, kurš ir gan radošs, gan daudz ko dzīvē pieredzējis, arī kā pirmās klases pilots, kurš arī ir vēstures entuziasts, kurš ir arī publicists. Igors Vārpa. Jā, es varētu papildināt, ka Igors Vārpa, es domāju, ka vidējās un vecākās paudzes cilvēkiem Latvijā ir atmiņā no padomju laika Belarus filmām, kur viņš diezgan daudz lomas ir nospēlējis. Pamatā viņš ir spēlējis vāciešus un sliktos amerikāņus, bet katrā gadījumā bija ļoti atpazīstams cilvēks. Un otrkārt, Igors Vārpa ir pazīstams arī ar daudzām savām publikācijām, kas gan nav iznākušas Apgādā zvaigzne, bet ir iznākušas Apgādā Jumava, Atēna. Un pārsvarā tās ir veltītas 20. gadsimta militārajai tēmai, gan latviešu karavīriem, gan brīvības cīņām. Un Apgādes zvaigzne tad ir laidis klajā divos sējumos, teiksim, tā virsrakstā jau ļoti emocionālu darbu, ko pasaka pats virsraksts Atmodas eiforija un atmošanās paģiras, kas ir veltīts Latvijas vēstures posmam, ko mēs dēvējam par trešo atmodu, sākot ar 85. 86. gadu. Un turpinot arī apskatīt, kas tad notika Latvijā pēc neatkarības iegūšanas. Liekas jau, ka sajūsma tā kā būtu noplakusi arī spriežot pēc grāmatas nosaukuma. Tas ir materiāls, tās ir situācijas, kuras mēs vēl tā salīdzinoši nesen esam piedzīvojuši. Laikam uz šī varētu teikt, brīvvalsts atgūšanas eiforiskā arī jāsaka viļņa. Jā, es teiktu, ka pamata auditorija šai grāmatai ir neapšaubāmi cilvēki, kas ir piedalījušies un pārdzīvojuši visus šos notikumus, bet, kā zināms, sabiedriskā atmiņa jau ir ļoti īsa, un mēs jau redzam, ka paiet gads, 2 gadi, un mēs vienkārši aizmirstam cilvēkus, aizmirstam arī sabiedriskus darbiniekus, politiķus. Un tādā ziņā, es domāju, tiem visiem, kas ir piedalījušies trešās atmodas laika notikumos, šī grāmata būs vienkārši lieliska iespēja atsvaidzināt atmiņā sen aizmirstus cilvēkus, jo, kā zināms, revolūcijas laikā vienmēr revolūcijas iznes priekšplānā tādus dažāda tipa cilvēkus, ja, kas ir tieši piemēroti revolūcijai. Vienkārši tie, kas ir enerģiski. Reizēm avantūriski, ja, visdažādākie. Tas spektrs raksturā, es domāju, ir visdažādākais, bet tie tieši revolūcijas laika cilvēki, kuri pēc tam, kad iestājas tāda ilgstoša rutīna darba duna, tad viņi kaut kur pazūd. Mēs esam daudzus aizmirsuši, un varbūt es tikai atgādināšu,
un Igors Varpa par šiem cilvēkiem raksta no frontes abās pusēs bija. Gan par Heini Lāvu, gan par Aigaru Jirgenu, gan par drošības komitejas darbinieku Edmundu Johansonu un interfrontiešiem Anatoliju Aleksējevu un Anatoliju Belaičuku un Igoru Lopatinu un Konstantīnu Pupuru un Andreju Ruču. Šie cilvēki, kurus mēs visi zinājām tolaik 80. 90. gadu mijā un kur noteikti jau šobrīd ir daudzi aizmirsti, tiem visiem šī grāmata, es domāju, būs lieliska lasāmviela. Un es otrkārt gribētu teikt, ka arī jaunākai paudzei, kas šos notikumus zina tikai nostāstu veidā, skolēniem, studentiem, kas gatavo varbūt referātus, kursa darbus par šo tēmu, tīri izziņas, kā izziņas literatūra, kā faktoloģiska grāmata un noteikti jāpiebilst ar unikālām fotogrāfijām, jo pats Igors Vārpa ir arī fotogrāfs, profesionāls fotogrāfs, un viņš visus šos notikumus ir dokumentējis fotogrāfijā, un šīs grāmatas visas ir papildinātas ar viņa fotogrāfijām. Vai tā dēvētie čekas mājas šis jautājums arī intrigai ir apskatīts grāmatās? Jā, un es teiktu, ka nodaļa par valsts drošības komiteju, par VDK, vai kā krieviski teica KGB, ir viena no visinteresantākajām šajā grāmatā, jo Igors Vārpa viņu ļoti detalizēti apraksta, kā šī valsts drošības komiteja bija organizēta, kādas bija funkcijas, kurai daļai, kā notika šīs izsekošanas, noklausīšanās, aģentu vervēšanas. Es pat teiktu, ka šī ir vis tāda oriģinālākā nodaļa visā šajā grāmatā. Ir divas daļas. Pirmā, otrā grāmata, ar ko tās atšķirās, vai chronoloģiskā secība notikumiem? Divas daļas ir tīri tehniski. Ja viena grāmata būtu pārāk bieza, ja jūs redzat uz galda, tāpēc mēs viņu sadalījām divās daļās, lai lasītājiem būtu vienkāršāk. Īpaši chronoloģiski, protams, pirmā daļa vairāk ir veltīta tieši notikumiem 80. gadu beigās, līdz barikādēm, un otrā daļa savukārt no barikādēm un Latvijas, šis, ko pats autors nosauc kā atmošanās paģiru laiks, kad šī eiforija krita, un tad, parādījās, kas ir kas. Es no savas puses gribētu uzsvērt to, ka autors ir, cik cilvēks vispār, kurš autors var būt objektīvs, viņš mēģina ļoti objektīvi pieiet šiem notikumiem un nevienu cilvēku nevērtēt labojos, sliktajos, apskatīt no dažādām pusēm, bet skaidrs, ka autora nostāja arī ir cauri un cauri jūtama šeit. Daudz vētrumu reiz pāri gājis, un ja vēl daudz mums pāries, Dievs aicinās, kā aicinājis, ar vienu atkal saulē mūs, caur laiku laikiem viņš pa pēdām, tik tāpēc Latviju tautai nāk, lai reiz pēc posta un pēc bēdām tā celto spēkā varēnā, lai tāpēc māte bērnam saka, lai dzird no tēva lūpām dēls, no katras tūstas droša taka, mūs pretī saulei vedīs vēl. Mēs varam iet cauri visām lokām, mēs varam ciest vēl briesmīgāk, jo pacels Dievs uz savām rokām mūs tad, kad mūsu diena nāks.
tad, kad mūsu diena nāks, jo pacels Dievs uz savām rokām mūs tad, kad mūsu diena nāks. Lasām laiks. Kopā ar apgādes zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku turpinām iepazīstināt ar jaunāko literatūru, tostarp latviešu literatūru. Patīkami uzelpoju pie katras latviešu autora grāmatas. Mēs šajā brīdī varam apsveikt arī autoru Dainu Avotiņu, ka ir kārtējis viņas romāns nācis klajā. Jā, Dzērvju svētība. Tas ir romāns par latviešiem, par latviešu ģimeni un par tās likteņgaitām. Tas ir gan mīlestības romāns, gan romāns par to, kā kaut kādi tādi nelāgi pārpratumi var sagraut vairāku cilvēku dzīvi līdz tādai stadijai, ka liekas tikai pelni gruveši un nekāda augšām celšanās vai atgriešanās normālā dzīvē nav iespējama. Tomēr Dainas Avotiņas romāna galvenā varone Liļuks, mazā jaukā meitene, spēja gan krist, gan piecelties atkal. Un šī grāmata, tā ir tāda ļoti, ļoti sirsnīgs romāns, lai gan notikumu brīžiem ir pat, es teiktu, traģisku sakritību veidoti, bet tas kopiespaids grāmatai beidzoties paliek tāds gaišs un labs, un ar tādu pilnīgi aizturētu elpu var sekot mazajai meitnītei, kas piedzimst grāmatas pirmajās lapusēs, un visām viņas mūža gaitām, kā Liļuks lauž sev ceļu dzīvē, kā viņa iemīlas, kā viņa studē un kā viņa dzīvo tālāk. Jo viņai piedzimstot, mājai pāri lido dzērvju kāsis, kas dod bērnam savu svētību. Kāda ir šī dzērvju svētība? Vai tā vienmēr ir tāda pacilājoša un tiešām gaismu nesoša? Par to romānā, bet tā ir grāmata, kur ir grūti nolikt malā. Grāmata ļoti interesantu nosaukumu, ar ļoti interesantu, manuprāt, arī noformējumu. Grāmata, man liekas, kas šķistu interesanta tiem cilvēkiem, kas varbūt uz pasauli raugās mazliet ar citādu skatījumu un ļoti daudz, kam arī tic un daudz ko dzīvē pieļauj, ka tas tā varētu būt. Vai es pareizi domāju? Es teiktu visiem sapņotājiem. Erinas Morgensternas romāns Nakts cirks. Vienkārši brīnišķīga grāmata, gan poētiskā ziņā, lai gan tas ir romāns, brīnišķīgā valodā sarakstīta, gan arī visi tās varoņi, kas ir ļoti neparastas personības, jo mēs esam pieraduši pie tā, ka cirkā strādā iluzionisti, klauni, žonglieri, un viņi dažādos veidos mūs piekrāpja savām... Māna vienkārši, māna mūs tā labā nozīmē. Piekrāpja savām brīnišķīgajām prasmēm, un visos cirkos strādājošie ir grūti sūri mācījušies šos trikus, lai varētu iepriecināt cilvēkus. Bet nakts cirks, šis melnbaltais, ārkārtīgi īpatnais cirks, kas klejo no vienas pasaules pilsētas uz otru, tajā strādājošie rada ilūziju, ka viņi ir vienkārši cirku mākslinieki, bet patiesībā tie visi ir cilvēki, kam piemīt neparastas spējas. Un tas, ko redz skatītājs, patiesībā arī notiek, un tā nebūtu nav ilūzija. Jā, un grāmatas galvenie varoņi, puisis un meitene, paši to neapzinādamies, ir arī ļoti iespaidīgu personu derību vai spēles galvenie pretņi. Jo šī sacensība, kas risinās nakts cirkā, viss šis cirks ir tāda milza dekorācija, milza ceļojoša, gadiem ilgstoša dekorācija divu ļoti varenu cilvēku sacensībai savā starpā. Un itin visi, lai kādas būtu viņu spējas, ir tikai marionetes šajā skaistajā, bīstamajā un ļoti nežēlīgajā spēlē. Bet kas notiek tad? Ja šajā maģiskajā spēlē
ienāk vēl kāds trešais, un šis trešais ir mīlestība. Nakts cirks, tas ir tāds romāns kā sapnis, no kura varbūt ir pat grūti atgriezties, bet šis sapnis ir tik brīnumaini skaists, ka ir ļoti žēl tad, kad grāmata beidzas. Zvaigzne ABC iesaka. Atkal es ieraugu sarkano lentu grāmatu, visai bieza grāmata, kur rakstīts baltiem burtiem mega bestsellers Spānijā. Kad tas bija, kad Spānijā šī grāmata kļuva tik nopietna, mēs runāsim par grāmatu Sapņu atbalsts. 2009. gadā, kad šī grāmata iznāca pirmo reizi Spānijā, tā turpmāko 2 gadu laikā piedzīvoja 36 papildmetienus. Var teikt, ka katrs otrais spānis vai spānieti ir lasījuši šo romānu. Interesanti, kāda ir kopējā tirāža? Mēs laikam nezinām. To mēs nezinām, bet katrā ziņā tas nav 1 vai 2 miljoni. Tie ir vairāk miljoni Spānijā vien. Un pēc tam, protams, šī grāmata tika tulkot arī ļoti daudzās citās valodās un kļuva arī par New York Times bestselleru. Skaidrs, autora Marija Duenjasa tagad neko citu var nedarīt, vienkārši dzīvot no lauriem, pateicoties vienai šai grāmatai. Patiesībā viņa turpina darīt, un šis ir tas interesantais gadījums, kad akadēmiski izglītots cilvēks savā akadēmiķa karjeras virsotnē beidzot sāk pelnīt naudu. Es domāju, ka viņa pelnīja naudu arī ļoti labi kā universitātes pasniedzēja, kas viņa arī ir. Bet šis ir viņas pirmais romāns, un tas viņu padarīja pasaules slavenu ne tikai zinātnieku aprindās. Par ko tad ir šī grāmata? Kur slēpjas atkal tas popularitātes noslēpums? Pirmkārt, tā ir ļoti, ļoti viegli lasāma grāmata, jo notikumi apsteidz burtiski cits citu. Un tu ievelc elpu un sāc lasīt, un pamani, ka jau aust gaisma ir pienācis rīts, un vēl joprojām grāmata nav nolikta, bet ir jāiet uz darbu. Un otra lieta
ka šī grāmata ir ne tikai tāds labs lasāms sieviešu romāns, bet tajā ir arī ārkārtīgi daudz ļoti interesantu faktu par Eiropas un Spānijas vēsturi un saistību ar Ziemeļāfriku. Un romāna darbība risinās 30. gadu beigās un Otrā pasaules kara laikā. Darbības vieta ir gan Spānija, gan Tetuāna, kas ir Spānijas protektorāts tajā laikā Marokā. Tas ir tas laiks, kad Ziemeļāfrikā Tetuānā ir saplūduši cilvēki teju vai no visas Eiropas, tie, kas bēg. Gan ebreji, gan vācieši, kam nepatīk režīms, kāds ir Vācijā, gan tie spāņi, kam nepatīk režīms, kas tobrīd ir Spānijā, gan savukārt tie, kas ir pie varas gan Spānijā, gan Vācijā, gan arī angļi, kam ir savas intereses gan Spānijā, gan vispār Eiropā šajos skarbajos gados. Un tad lūk, par visu to arī ir šajā romānā Sapņu atbalsts. No otras puses, tas vienkārši ir stāsts par jaunu meiteni, kura dažādu sarežģītu apstākļu spiesti nokļūst Tetuānā un attopas, ka mīļotā vīrieša un lielas naudas summas vietā ir palicis čiks. Un kā viņa atkal izlauž sev ceļu dzīvē un kļūst par ārkārtīgi populāru personu. Arī šoreiz lasām laikā ar jaunākajām grāmatām iepazīstināja Apgāde Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Sadovska.